Tēmas par došanu nosaukums ir sēja bada laikā. Un neizklausās tāds priecīgs varbūt, bet Dievs to saka un viss būs kārtībā. Tātad 1. Mūzes 26. nodaļa, 1. un 2. pants. Un tur ir rakstīts tā, runa iet par Īzaku. Bats bija izcēlies tai zemē pēc pirmā bada, kas bija bijis Ābrahama laikā. Un Īzaks nogāja pie Abimeleha, filistiešu ķēniņa, uz Gerāru. Un tas kungs parādījās viņam un sacīja, nenoej uz Ēģiptes zemi, bet paliec uz dzīvi tai zemē, kuru es tev norādīšu. Un viņš tālāk saka vēl dažas lietas, bet fakts bija tāds, ka zemē bija bats, un Īzaks bija nolēmis doties uz Ēģipti. Dievs savukārt iejaucās tajā, ko viņš bija nodomājis, un teica, nē, paliec šeit, dzīvo ticībā, un es parūpēšos par tevi. Un Īzakam bija ļoti liela vajadzība. Apsolītajā zemē bija iestājies bats. Un tās bailes un nedrošība no tā bada un nepietiekamības, tās vajadzības priekšā, spieda viņu doties uz Ēģipti, faktiski iet prom no tā, tur, kur viņi varēja sagaidīt dievišķs apgādājums, viņš skatījās uz to cilvēcisko, un viņš domāja, es iešu uz Ēģipti, jo tur viss ir pa pilnam. Tas bija pa cilvēcisko domājot. Un tad Dievs viņam sacīja nē, un Īzaks paklausīja, viņš neaizgāja. Un tur tālāk ir sacīts, ka Īzaks sēja tajā zemē, tur, kur viņš atradās. Tur bija sausums un bats. Un varbūt tas izskatījās tajā brīdī ļoti muļķīgi, nelabvēlīgi apstākļi priekš sējas, priekš ražas. Un arī droši vien bija daudz tādu cilvēku, kas viņam teica, tas gan galīgi nav prātīgi, ka tu tagad sēji, tu taču saproti, nekas jau tāpat neizaugs. Tu tikai iztērēsi savus līdzekļus. Un arī tas, ka varbūt jāpārkvalificējās, varbūt jāsāk nodarboties ar kaut ko citu, ar tirzniecību vai jādara kaut kas cits. Bet Īzaks rīkojas ticībā, viņš sēja sēklu. Viņš paklausīja Dievam, un viņš zināja, ja viņš nesēs neko, tad uz ražu viņam nav ko cerēt. Un arī, ja viņš sēs maz, tad viņš arī dabūs maz, vai ne? Bet ja tu gribi lielu ražu, tev jāsēj daudz. Un rezultāts kāds bija tam visam? Īzaks kļuva tik bagāts, ka viņš iegūst skaudību savu kaimiņu acīs. Un tas ir rakstīts 1. Mūzes 26, 13. līdz 14. pantiņš. Tā šis vīrs, Īzaks, kļuva bagāts un dzīvojot kļuva arvien bagātāks, līdz kamēr bija kļuvis ļoti bagāts. Viņam piederēja, atsakot, viņam tur viss piederēja, un Dievs viņu ļoti svētīja. Es nezinu, kādā situācijā jūs esat šodien. Varbūt jūs arī esat tajā situācijā, kad ir bada laika, varbūt nē. Bet tad, kad es lasīju šo raksturvietu, tad man kaut kā likās viņa drusku līdzīgi tai, kurā es atrodos es pats šobrīd. Es domāju darba situāciju savu un līdz ar to arī finansiālo, protams. Tāda maza atkāpe, pirms 2 gadiem, gandrīz 2, Dievs man iedeva labu darbu. Tas tiešām bija Dievs, un tur bija stabils un pietiekoši normāls atalgojums, un es biju priecīgi, bija savas grūtības, bet bija arī daudz labas lietas, un es tur strādāju joprojām, man tur patīk. Bet situācija šodien ir izmainījusies. Un es strādāju tādā nelielā birojā, kur ir faktiski tikai daži darbinieki. Un mums ir viens liels pasūtītājs, viens liels klients, un tā ir viena no lielākajām Latvijas bankām. Un ziniet, ka tādam mazam birojam ar dažiem darbiniekiem pilnīgi pietiekoši ir viens liels klients, vai ne? Ir arī citi, bet tādi nenozīmīgi. Un tas likās viss tik droši, kad mēs tādi dzīvojam un viss ir kārtībā, un viņiem labi, mums labi, viss iet pa ierastajām sliedītēm jau gadiem. Un tas klients jau bija ilgus gadus pirms es tur ierados, tā kā tas viss bija labi atstrādāts. Un ziniet, tā doma, ka kaut kas šajā ziņā varētu mainīties, likās tik neiespējama, tik absurda. Un pēkšņi vienā dienā viņi pasaka, ka viņi aiziet no mums, ka viņi ar mums vairs nestrādās. Un
Nu, lūk, lielais Titaniks nogrima. Tas ir skaidrs, ka tur nekas īsti nemainīsies vairs. Un tam bija vairāk iemesli. Tur, ziniet, ja jums ir bizness un īpaši, ja jūs nepazīstat Dievu, tad viens nepareizs vadītāja lēmums un jūs varat nobankrotēt. Ja? Tur nevajag daudz. Un tagad cilvēciski skatoties, mūsu uzņēmumi ir, un arī man tai skaitā, ir vairākas iespējas. Viena ir bezalgas atvaļinājums, otra ir samazināt algu uz pusi, iespējams viss kopā viņas būs, starp citu. Un arī, sliktākajā gadījumā bezdarbnieku status uz kādu laiku. Un man savukārt arī ir dažas iespējas. Ko es varu tajā situācijā darīt? Kad es par to domāju? Tas nenotika vienā dienā, tas jau ir vairāk mēneši. Un tā pirmā lieta, ko es varu darīt, ir sākt taupīt, tā kā pieskatīt to savus finanses, ja, lai es varu izdzīvot tajos nelabvēlīgos apstākļos ilgāku laiku. Otra iespēja, kur ir ļoti teoretiski iespēja, ir doties uz Ēģipti. Tātad visi zina, ko nozīmē Ēģipti, ja, priekš latviešiem. Bet tā priekš manis nav īsti iespēja, tāpēc, ka pirms 6 gadiem es gribēju aizbēgt uz Ēģipti pa īstam. Es biju apņēmusies neatlaidīgi to izdarīt, un Dievs aiztaisīja visus durvis man ciet, un es zinu, ka viņa domas šajā jautājumā nav mainījušās attiecībā uz manu dzīvi. Un trešais ir sēt savas finanses debesu valstībā. Neskatoties uz to situāciju, kāda viņa šobrīd ir. Un es pieņēmu lēmumu. Es izvēlēšos trešo. Un es sēžu Dievu valstībā vairāk nekā pirms tam, kad man bija stabilie skaistie ienākumi, un kad viss bija pietiekoši, un es lēmu uzticēties Dievam par viņa apgādājumu. Es tā nedomāju, ka sēdēt tikai bez darba un gaidīt pārdabisku brīnumu no debesīm, jo nestrādāt. Es zinu, ka Dieva plāns katram cilvēkam ir strādāt, un kas nestrādā, tam nebūs ēst. Es ceru, ka jūs piekrītat. Un šajā sakarā Dievs man atgādināja 2 situācijas Bībelē, kur bija 2 cilvēki, un viņiem bija ļoti līdzīgas situācijas, bet viņi ļoti atšķirīgi rīkojās. Rezultāts abiem bija labs, bet tas sākums bija atšķirīgs. Un tas ir no pirmā ir vecā derība, atraitne Sareptā, un tas ir rakstīts 1. ķēniņu 17 un 9. pants. Un tur tajā zemē arī bija sausums un bats. Un Dievs sacīja pravietim Ēlijam 17.9. Viņš teica tā: celies un dodies uz Sareptu, kas pieder pie Sidonas, un apmeties tur. Es, pavēlēšu kādai atraitnei tur tevi apgādāt ar pārtiku. Es pavēlēšu, viņš teica. Un kas notiek tālāk? Ēlija nonāk Sareptā un satiek to konkrēto atraitni, un viņš viņai lūdz atnest ūdeni un maizi. Un ko dara atraitne? Viņa zina Dievu gribu, jo Dievs teica, es pavēlēšu, es viņai pateikšu, ka viņai tas ir jādara. Un viņa zināja, ka viņai tas pravietis jāpabaro, bet bailes no tās nepietiekamības, no nākotnes, no bada galu galā, liek viņai sacīt tā: tu taču zini, ka man nav nekā, man ir tikai maziņš plācenīts, man ir maziņš tur šķipsniņa milti, man ir tur bišķiņa pilīt ceļas dažas, ja? Es tūlīt sataisīšu to visu, es apēdīšu mans puika, un tad mēs nomirsim. Par pravietu vispār neiet runa tur. Un faktiski tas, ko bet Dievs viņai bija teicis kaut ko citu. Cilvēciski, dabiski, reāli skatoties, tā arī bija. Viņai reāli nekā nebija. Tas, kas viņai bija, pietika tikai vienai reizītei. Bet Dievs teica savādāk. Un vai tad Dievs tev un man nesaka, ka viņš apmierinās katru man un tavu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristū? Vai tad viņš nesaka, ka viņš tev pāri ieliks tavā klēpī, saspaidīt un sakartīt mēru? Amen, viņš to saka. Bet tikai bailes no tā, ka tas redzamais mums ir citreiz daudz reālāks nekā tas, ko saka Dievs, attur mūs no paklausības Dieva vārdam. Un ja šī sieviete tiešām būtu rīkojusies tā, kā viņa sacīja, tad pilnīgi droši tas viņai būtu maksājis dzīvību, gan viņai, gan viņas puikam. Un paldies Dievam, ka viņa rīkojās tā, kā teica pravietis. Galu galā viņa pieņēma pareizo lēmumu. Un kas notika tālāk? Tā rezultātā Dievs ļoti svētīja viņu un viņas namu. Un tas ir rakstīts 15. un 16. pantā.
Un viņa aizgāja un arī izpildīja, kā Ēlija to bija sacījis. Un viņa ēda, tāpat arī viņš, un tāpat arī viņas nams labu laiku. Bet milti tīnē neizsīka, un eļļas apaļā krūzē nepietrūka, kā to tā kunga vārds, kādu viņš ar Ēlijas starpniecību bija runājis, bija noteicis. Piepildījās viss precīzi tā, kā Dievs to bija teicis. Tā kā viss beidzās labi. Un otrs gadījums ir arī atraitne un arī trūcīga. Un tas ir no jaunās derības, un šis atgadījums ir rakstīts Marka 12, pašās beigās 41. pants, kur ir stāsts par nabadzīgo atraitni, kur templī iedeva savu ziedojumu. Un Jēzus sēdēja, un viņš redzēja, cik kurš met. Un šī sieviete, neskatoties uz savu pašreizējo situāciju, kad viņai bija arī ļoti traki apstākļi, viņa deva visu, kas viņai bija. Es paskatījos krievu un angļu tulko bībelē, un tur bija rakstīts, tā kā labāk, latviski ir rakstīts, viņa iedeva visu savu padomu, tā teica Jēzus. Bet krievu un angļu ir labāk. Viņa atdeva visu, no kā viņa varēja dzīvot. Tas ir ļoti radikāli, vai ne? Bet tas ir rakstīts bībelē. Un viņa uzreiz piesaistīja Jēzus uzmanību momentā. Un Jēzus teica, viņa iedevs vairāk kā visbagātiem. Un šodien mums manās un tavās rokās ir izvēle. Vai mēs skatīsimies uz tiem fiziskajiem apstākļiem, uz tiem reālajiem, redzamajiem un rīkosimies saskaņā ar tiem, vai mēs rīkosimies ticībā, uzticoties tam, ko Dievs ir apsolījis un sagaidot lielu ražu. Un atceries, ka Dievs saka, kas sīkstu sēj, tas sīkstu pļaus, un ja tu sēj bagātīgi, tu arī pļaus bagātīgi.